Jau visiem bija safilmēts kaut kāda daļa, bet paņēmu izdevies, jo tur šis kaut kas mainījās un tā tālāk, un tad nebija jāraksta. Tad es tā video klipu paliemam. Jūs skatāt Saprotu TV, kā jau redzat šeit. Ko šis video? Video būs tāds, ka šajā video ticamāk nekas skrūvēšanas daļā nebūs. Vairāk tik tāds parādīšanas, izstāstīšanas un tā tālāk. Bet, kā redzat pēc nosaukuma, Džuņuka sērijas. Viņš tā pirmā sērija. Pēdējais video klips bija mītāt, arī plus mīnus bija pēdējais brauciens ar Džuņuku. Es izdomāju, ka es gribu tādu grandiozāku, tur pārmaiņas, kaut kādu setup pamainu un tā tālāk. Vizuāli sakot plasmas jaunus, nevis jaunus, bet kaut kas daļa būs jauna, kaut kas nebūs. Bet ar dzīvām ausīm, lai tur nav tāds samarēzes, kaut kosmiks un tā tālāk. Tāpēc izdomāju viņu pārtaisīt un kaut kā tāpēc viņus izstāstīšu, kas ir sapirkts, kas nav. Skatāt video tālāk. Pēdējā video klipa redzējāt, čumam bija šis rolners. Tagad es esmu viņu atpircis. Ir uzlikts sandbārs no Džuņuka. Citu beņķis es uzlikts ar kasti. Stoka ragiņā, protams. Šī tāda īsā ručka, kas uzlāks īstais činskī versija. Bet, iet diezgan zolīgi. Sataisīju, plus mīnus vēl vietas savi 70-75. Ratā viņš tevi. Bet no setapnieks grandios. Polis, 17,5 karbis, sarkanais un motopots ieplūda. Un šī te pusizšķīdas interkāra gaisrūks. No transmisijas pilnīgākais stoks. Tagad tā, plus mīnus man kā ikdienu pietiek, kamēr Džuņuks būvējās. Viņš arī nepārdosies paliks tāpatās kā ikdienas aparāts. Viņš ir diezgan ekonomisks, vajag vēl daudz neredz. Iet savus normālā starp, promā pakaļ uz vēl ar veikaļu kaut kā tādu. Vēsraku šodien izpūtais rūsts, RS5, nopirku, lietotu paņēmu, bet, diezgan labā stāvoklī. Uz Zoinas domāju, kā tā plus mīnus, rādīšu, ko vēl esmu papirkt. Jaunu Stage 6 drag race filtru. Kad paņēmu šito, man šis kaut kā iepatikās vizuāli labāks nekā tas 2 zvaigžņu švaminēks. Šito es esmu paņēmis. Tad ir mājiņa stoka, bet ar izgrieztiem tuviem iekšā. Redzēt, bet tur nav tāds starpiņas. Un izgriezma lasīja 0,35 karbona lakpiņas. Protams, stāvēs rekurs svets pārējies kaut savu temperatūras dačaks, lai var kaut ko redzēt plus mīnus, cik ir grādi, lai nav tā, kad beigās uzkarst un viss slikti kaut kā tā plus mīnus. Varbūt viņš nerādīs 100%, bet kaut ko plus mīnus viņš rādīs. Tālāk stāvēja Stage 6 MK2 Sport Pro izvīlēts, bet es nezinu, vai es tos Sport Pros nopirku lietots, nenopirku jaunu. Atnāks jauns virzuls ar gradzenu. Un nezinu, izdomāšu, vai paturēšu šito, vai pārdošu. Un ar visu galvu man ir, varbūt, ka notirgošu un paņemšu racing un izvīlēšu jaunu. Nezinu, tas vēl tāds uz domāšanu palielam ir tā, nevar izdomāt, paturēt vai ko. Tad stāvēs lielā dzeltenā atsprīde, diezgan stingra, nav tāda nekāda vājā. Mazās nāks šitās te, zilās nāks mazās. Neatceros, cik viņas bija apgrieziniem, bet arī diezgan pastingras. Es domāju, šitās. Es arī jaunas nopirku, bet, viņas ir bišķi lietotas, tāpēc, ka es jau biju licis iekšā, un es viņu biju salicis, jau pielaidis.
tas ir te nojauts atkal. Un stāvēs uz šitos teicis sešartē nekarbi. Šo gan paņēmu lietotu, jo ir par labu ciparu. Tāpēc paņēmu lietotu. Filtru pirku jaunu. Un bija motoforši ieplūdnieki, bija nopirkt. Bet tas man saplīs, un tāpēc tagad jāpērk bez jaunas. Izstāsta kaut kā tā, plus mīnus. Parādīšu tā tālāk. Šitā plus mīnus viņš izstāsta, kas ir izdarīts ar citas salons. Salons ir pārkrāsots, arī grīda ir cita pārkrāsota. Uztaisīts dubleķis, filtrs stāv virsū. Ir citi karteri, jo iepriekšējā bija tāda plus mīnus apisti. Arī tāda paša karteri. Stāv Hyper-2 aizdedz, tāpēc te vadīt Hoznikā. Kas vēl? Šitā grupa tā nebūs, tad vienkārši uzlikt to vajadzētu samazināt vienu lietu. Variātora vāks notīrīts, un es saliku smuku caurmiņus. Izstāstā zoina, kaut kā tā plus mīnus. Un ir attieklināts šis šķīvi. Tad ir pagaidām stoka sajūgs, bet būs kaut kāds cits. Par zvanu arī šobrīd stoka, bet būs cits, un ir vecais multivārs. Un būs man losītas tur dešķīvs, tad domāju paņem tādu. Un kaut kāds cīks vēl sportinēt. Tur kaut kā plus mīnus setups tāds. Tad nāks jaunais grē lampa, jauni šitie plasmas, jo šitie man nav. Un, protams, vēl jaunas kaut kas jāpiekrās un jāsaliek un tā tālāk. Bet, būs planšiņas, tā domāju. Tad priekša būs šitā. Protams, viņa jau ar dahu jāslīpē un tā tālāk. Bet viņai ir, kur ir dzīves viss šeit vietas, viss šeit un viss šeit ir dzīves. Tad šī būs priekša. Tad šī būs apakšējā daļa. Šitie arī viss ir, viss savs, viss ir dzīves un nekas nav salauzts. Kur šeit ir viss dzīves un tā tālāk. Tā kā šī būs apakša. Un šitas te bākaitas tur šo jau es nopirku jaunu. Jau sāk slīpēt, apslīpēt jau visu. Kaut kā tā plus mīnus. Laikam mēs tad arī nobeigsim šo sēriju. Ja tev patīk šīs sērijas uzspēt laika, jo vairāk būs laika. Jo vairāk man būs interesē, vairāk vilkt to telefonā un filmēt. Un tiekamies nākušajās daļās. Visiem pagaidām tā.